Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā ir viena paciņa, kura jau ir izpakota un pārbaudīta. Tāpat arī ir ieinstalēta aplikācija telefonā, un tas mums ir endoskops. Varbūt pateikšu, kas ir endoskops tiem cilvēkiem, kas nezin. Tas ir instruments, kuru var izmantot iekārtu iekšējo daļu pārbaudē. Endoskops palīdz pārbaudīt iekārtas tās neizjaucot, tādējādi ietaupot laiku, kas viņam nāca tā kā līdzi komplektā. Šim endoskopam viņš ir man 10 metri garš, ir dažādi garumi. Endoskopiem ir 5 metri, 2 metri, kā redzat, uz kastītes ir viss rakstīts. Komplektā viņam līdzi nāca magnēts, kas stiprinās pie paša endoskopa ar šādu pārveidotāju. Viņš tiek uzskrūvēts virsū. Tāpat arī nāk līdzi āķītis un neliels spogulītis. Tāpat arī tiek uzskrūvēts virsū uz endoskopa, un, ja ir vajadzība pēc šāda, tad arī viņš ir komplektā. Līdzi nāca arī neliela instrukcija, parādīts, kad ir dažādākās krāsās. Arī viņu var neizmantot tikai telefonā, bet arī datorā. Kā redzat, ir USB, un piespiežot viņu nedaudz, viņš pārtop par mikro USB, kuru var izmantot telefonā. Laikam esmu pa viņu arī tā kā visu izstāstījusi. Kamera endoskopam nav diezko laba, bet, ciešama. Baigā kvalitāte nav, bet saskatīt lietas var. Ir arī apgaismojums. Ja nemaldos, bija 2 režīmi. Šeit ir tāda podziņa. Tad pirmais ir vājāks, un 3. tad iedegās visas 6 LED lampiņas. Maza mini kameriņa. Ko tad nodemonstrēšu jums, kad šis endoskops iet. Tāds īstās šāda. Nekas grūts tur nav. Vienkārši liekam, savienojam kopā telefonu ar endoskopu, un viss. Visas darbības ir ļoti vienkāršas. Nolikšu kādu telefonu, lai jūs redzat. Paņemsim šo kastīti. Nodemonstrēšu, kāda ir kamera. Šādi. Tagad viņa rāda ļoti labi, bet tumšākā vietā viņa rāda švaki, lai arī ir tas LED apgaismojums, bet nav tik labs, kā gribētos. Tad es arī parādīšu šo apgaismojumu. Tā. Šis mums ir pirmais režīms, un šis mums ir otrais. Kā redzat, spožs, ļoti spožs ir, un nospiežot tāpat viņš izslēdzas. Vēl varu izstāstīt, ir iespēja telefonā tāpat arī visu to ierakstīt. Šeit ir funkcija, kad viņš visu saglabās un ierakstīs. Tāpat arī ir iespēja uzņēmt fotogrāfijas, kad nav tikai tīri apskatīties, kas tur ir un viss, un ar to arī beidzās. Nē, ir iespēja uzfilmēt, un tāpat arī iespēja nofotografēt, ja ir nepieciešamība. Tas man liekas arī viss par šo endoskopu. Ir droši, ja kādi jautājumi ir, rakstiet komentāros. Ceru, ka jums patika, un līdz nākamajai reizei. Atā!